Juris Kauspils pret Jelgavu, tavs komentārs? Kārtējā spēle, kur, diemžēl, 70% bumbas kontrole atkal ir, bet 0 punkti Ailitē. Pēdējās, nemaldos, 10 spēles mums ir vairāk par 60% bumbas kontrole, arī ieskaitot tur Rīgu un RFS, bet tā visi zina mūsu lielo problēmu, kur tas ir, un tā arī ir. Šodien 2 sitieni no pretinieku vārtu rāmī 3 goli. Lai cik tas nebūtu, jo savos vārtos, protams, nav sitiens rāmī. Ir rāmī, bet tas nav sitiens. Tad pagājušā spēlē 1 sitiens 1 gols, šajā 3-2, iepriekšējās pret Rīgu 4 sitieni 3 goli. Tā mēs te spēlējam. Kaut kur tā veiksmīte mums ir pametusi, bet es domāju, ka kaut kāda karmiņa no tā, ka laikam pa daudz punktu savācām mēs pirmajā aplī, un līdz ar to tagad mums tas nāk apakaļ iespējams, es nezinu, bet arī Čaļiem teica, ka svarīgākais tagad ir, kā mēs spēsim reaģēt uz šo visu. Šis ir viss normāli, jo patiesībā Jelgava paši vēl neapzinās, ja pieskaršos Jelgavai, cik spēcīgi viņiem ir komanda, kādas kvalitātes viņiem ir spēlētāji. Jā, es zinu 3 valmieriešus, kuri ir Latvijas čempioni, un tie nebija lomas spēlētāji 22. gadā. Jā. Ir Čehi, fantastiski labi Čehi un labi ārzemnieki. Tā komanda ir ļoti spēcīga. Un es domāju, tad, kad Jelgava apzināsies, tad iespējams Audi vairs nedabūs 72% bumbas kontroli. Es uzskatu, ka šāda komanda kā Jelgava ar tādiem spēlētājiem var mierīgi spēlēt kāds pirmais numurs un dominēt pret komandām kā Audi. To es viņiem novēlu, lai viņi to apzinās ātrāk. Es to redzu viņiem. Viņiem ir tiešām kvalitīvi spēlētāji un kvalitīvi komandā, bet ja pieskaršos apakaļ šodienas spēlē, tad ļoti žēl. Pirmajā guvām vārtus un nezinu, kādā vēlna pēc mēs Rihards tās 5 parasti ir pēc gūtajiem vārdiem. Mazliet jānomierina spēle, teiksim, tā ir, un jākoncentrējās 5 minūtes, bet Rihards to uztvēra kā un ņēma to, sākam spēlēt gari. Mēģināt tā, un tas ir to, ko Jelgava vēlējās, jo tur ir kārtīgi kapļu komandā, tur ir Čaļi, kas cīnās, kur bloķē, patkatos tur un cīnījās pa otrām bumbām. Mēs to spēli viņiem piedāvājam pēc gūtajiem vārtiem. Tik līdz mēs atkal nomierinājām mazliet, tik līdz atkal mums izveidojas epizodes. Ja mēs salīdzinām pagājušo spēli, tad šodien jau mums bija vairāk plaši un vairāk izdevības gūt vārtus nekā pagājušā spēlē, lai arī pagājušā spēlē bija pār pa 20 sitieniem maz rāmī. Tieši tas pats, kad šodien ir tādi momentiņi. Bet tā, diemžēl, šobrīd ir, un mēs zinām savus mīnusus un pie tā strādājam, un nekas jau nav noticis. Protams, es zinu, ka daudz gribēja, lai mēs pacīnāmies ar to pirmo divnieku, tur paskrienam pakaļ, bet būsim reāli. Nav tas sastāvs mums tāds, lai tur cīnītos. Protams, pirmais aplis varbūt daudziem aizvainoja, Audi tur būs, Audi tur cīnīsies, bet un, protams, man prasīja, es teicu, jā, bet ko es citu teikšu? Ko tam man teikt? Nē, tā nenotiek, diemžēl. Ir realitāte, un ar komandām kā Jelgava, kā Liepāja, kā Supernova, jā, pieminēšu Supernovu, jo tiešām es uzskatu, ka Jelgava un Supernova ir diezgan ļoti spēcīgas. Es pat viņas celtu augstāk par iespējams visām pārējām. Liepāja vēl, protams, komandām tieši Supernovas celtu augstāk, un tāpēc arī tur ir Valmieras spēlētāji. Līdz ar to mēs jau neesam glausties pārāk. Mums ir spēlētāji no pagājušā gada, kas spēlē tajās komandās un ne tās vadošās lomas, un šobrīd viņi spēlē pa 90 minūtēm mūsu komandā. Tāpēc es uzskatu, es jau Čaļiem arī vēlreiz atkārtotos sveic, liels paldies viņiem. Patiesībā nevajag pārdzīvot tagad. Galvenais, kā mēs piecelsimies, jo mēs veidojam to spēli un rādam, ko mēs gribam redzēt. Mēs esam daudz ap bumbus, arī ātrās pārējas piekopjam ļoti daudz. Mēģinam, šodien es to redzēju, ja nepaveicās. Nebija veiksmi. Pirmajā aplī bija veiksmi, pagaidām viņa nav. Viņa atnāks, jo mēs visu darām pareizi. Man šķita, ka šādā mačā arī savus kapļus nevajadzētu agrāk sūtīt laukumā, kā Kragliku, piemēram. Jā, bet man likās, ka laukums ir ļoti labs patiesībā. Jā, viņi ir laikam smilšojuši kārti, viņš ir cietāks nekā bijis iepriekšējos gadus, un lietus padarīja viņu ātrāk. Es negribēju to futbolu.
to kapļu futbolu. Es gribēju, lai mēs to visu mierīgi uztveram, lai mēs spēlējam bumbu, vairāk mēģinām, lai viņi kapājas, teiksim tā. Mēs spēlējam klavierus, lai viņi nes. Jā. Bet nezinu, kādu vēlmi pēc mēs iesaistījāmies tajā spēlē. Tas arī laikam bija lielākais minus. Nosacīt iesaistījāmies, protams. Tiklīdz mēs nomērējām spēli, paņēmām bumbu zem kontroli, nevēlt mums ir 70% bumbas kontroli. Ja mēs būtu tikai bam, bam, bam ar viņiem cīnījušies, tad tāda nebūtu. Tāpēc, diemžēl, beigās jau vienkārši arī laidām laukumā spēlētājus, tīri gribējām iet uz navalu, tā teikt, bet arī to mēs nedarījām. Mēģinājām spēlēt, kontrolēt bumbu laukuma vidusdaļā tajā, tad, kad jau vajadzēja spēlēt vienkāršāk. Un iekritām trešajā pretuzbrukumā, paši savu kļūdu uztaisījām laukuma vidū, varējām mierīgāk nospēlēt, ātrāk uz malu un ielaidām vārtus. Arī pirmie vārti nāca no pazaudētas bumbas laukuma vidū, pretinieks aizskrēja pretuzbrukumā, kur patiesībā nebija jānotiek. Jau 14 kārtas zaudēt pirmie puslaika. Nav tā, ka arī tā kaut kāda tendence, kas iezīmēsies. Es jau atceraties arī pirmā aplē, es mazliet pieminēju to, ka mēs slikti sākam spēles. Pats sākums ir ļoti vājš spēles, tad tas jau nav mainījies patiesībā. Bet katrā ziņā, te atkal jāsaka tā ir, kad mūsu tāpat vājā vieta, kur mēs pirms patiesībā tā ir aizsardzība, lai gan pirmā un arī uzbrukuma noslēgums, bet tās ir lietas, kur mums jāpielabo un līdz ar to pretinieks iespējams. Es negribu teikt, ka ir atkodas, es vienkārši nospēlētu primitīvāk otrā spēle, kur pretinieks spēlē primitīvi, nemēģina neko izveidot un mēs nespējam tikt ar to galā. Tās ir lietas, protams, jo spēlētāji ir jauni, vēl tāpat tās ir, un viņiem daudz jāpierod pie mūsu prasībām, pie prasībām, kādas mēs vēlamies, un līdz ar to rodās šādas tādas problēmas, un 4 spēles pirmie puslaiki zaudēt, diemžēl. Tu kaut kādā brīdī pirms spēles cerēji, ka Jelgava var spēlēt citādāk, var spēlēt vairāk ar bumbu, vai saprati, ka būs tā, kā būs? Es ļoti labi zinu treneri. Es zināju, ka nebūs šoreiz, ka viņi nespēlēs vairāk ar bumbu, un tas ir, kas Jelgava ir vajadzīgs. Viņam vajag kādu, kas tic, ka Jelgava var spēlēt vairāk ar bumbu. Ja viņam tas ir jādara, tad tā komanda varbūt jācīnās pa augšējām vietām. Viņi ir tajā cīņā, viņi šobrīd cīnā pa 3. vietu. Ja viņi ātrāk jau būtu noticējuši, iespējams, tad viņi būtu vēl joprojām cīņā par 1. un 2. vietām. Jo tiešām ļoti labs kolektīvs, ļoti labi leģendāri Čehijas augstākā līgā apbružāti spēlētāji, jauni Latvijas čempioni 2 gadu atpakaļ. Sastāvs, kurš var veikt liels. Bet es patiesībā gribēju, lai Jelgava mēģina vairāk paņemt bumbu, jo tad mums parādītos vairāk brīvības, vairāk zonu. Sākumā pirmā puslaikā viņi mēģināja augstāk. Neteikšu, ka viņi mēģināja presingot, viņi vienkārši stāvēja augstā, mēģināja augstā blokā, pēc iespējas ilgāk būt. Un līdz ar to mums iespējams bija grūtāk uzsākt, bet ne tik grūti. Mēs spēlētāji zināja, kas jādara, kā ir jāuzsāk uzbrukums, lai mēs viegli to augsto bloku pārvarētu. Tas arī izdevās. Un tāpēc es vēlreiz atkāršotos pie 1-0. Nezinu, kāpēc mēs sākām spēlēt primitīvāk. Un arī viņa vārdsargs to Džodiju sitiena galvu fantastiski paķēra 2 reizes, starp citu, izglāba Dvoržaks, Malacis tādās epizodēs, kur bumba noteikti būtu kaut kāda atradusi bumbu vārtos, ja tas būtu uz mūsu puses, tā mums pēdējās 4 spēlēs. Varbūt spēlē primitīvi nebija Klementa laukumā ilgāku laiku, kurš tomēr paņem to bumbas pats. Jā, un Klementa pēdējās dienās var redzēt, ka viņš ir saguris no laika, no spēles laika, un nevar iedoties treņos, redz pēc numuriem to apjomu, un mēs negribam riskēt. Un šī spēle, tas ir vēl viens, zinājām, ka primitīvāk mums vajag augumu balsta pussarga zonē, tāpēc šodien bija Meļņiks, mums vajag tur augumu, lai pirmām kārtām, lai nebūtu divtiņās jāiesaistās centra aizsargiem. Un tāpēc bija Meļņiks, lai cīnītos par augstām bumbām, un centra aizsargi varētu jau teikt covering taisīt, un līdz ar to nolasīt tās bumbas.
Tādēļ šodien nebija tur Klemente. Klemente jau pats arī ir astotnieks, un viņš grib vairāk to astotnieku pozīciju. Bet es viņu redzu kā tīru sešnieku, ļoti labu sešnieku, bet viņam vēl arī jāaprod ar to, jo viņš vairāk ir tendēts tomēr uz uzbrukuma darbībām. Tāpēc tas nav tik vienkārši viņam arī pārslēgties, bet es ticu, kad viņš noticēs, ka viņš var būt labs sešnieks, viņš dos labu pienesumu komandai. Minēja jau par čempionu trio Jelgavas sastāvā Penkevics, arī Seičs, arī Roberts Veips. Cik ļoti tevi pārsteidz to, kā viņi ir līderi, tīpaši kā Penkevics? Mēs redzam, ka tiešām kā kapteini, gan kā līderi, kā mentālo, kā līderi laukumā. Pirmkārt, par Penkevicu runājot, es vadībai lūdzos visu februāru, lai Penkevics būtu audā. Es viņu savācu uz Valmieru tieši dēļ līderu dotībām. Es viņam pateicu, jau vadībai teicu, ka Penkevics tev saliedēs visas rases pirmām kārtām, ar visiem ies vakariņās, visus ilgsus pilsētas. Tas Kristers Penkevics, es viņu tādu pazīstu un tādu es viņu iepazinu. Līdz ar to man tāds spēlētājs komandā bija vajadzīgs. Un es jau arī teicu to, ka mums latviešus nevajadzēja tik daudz tajā mirklī. Es teicu, viņš augustā būs izlasē. Augustā 100% Penkevicam jābūt izlasē. Es domāju, ka viņš uz to iet. Viņš pats to arī intervijā, man liekas, pateica. Tas arī bija mūsu saruna senāk. Un tāpēc es domāju, ka viņš jau būtu izlasē, ja viņam nebūtu tās stulbās traumas. Jā. No Kristers ir spēlētājs, kura kvalitātes, es zinu. Mums nav tādas kvalitātes komandā. Un tāpēc es ļoti gribēju viņu redzēt audā savā tajā transferu periodā, ka diemžēl. Šoreiz nesanāca Penkevics dabūt, bet man ir prieks, ka viņš ir atvēries, un man tas nav pārsteigums. Vēlreiz atkārtošos, tādu spēlētāju Latvijā nemētājas, un Jelgava Malači, treneris Basovs arī viņu zina, jo es zinu, kad es strādāju Tukumā, Basovs man ļoti bieži zvanīja, viņš bija pirmais, kas viņu izsauca uz U21 izlases tajā laikā. Es viņam pat izlūdzos, lai viņš īsti negribēja tajā laikā viņu saukt. Es viņam izlūdzos, lai paņem, ka tas ir baigi labs čals. Bīdījām to Penkevicu, un tā viņi tur sapazinās. Un tad katru reizi, kad nebija jākal izsaukts Penkevics, tad es visu laiku Saša, viņš noteikti nevarēs paprasīt arī jā, bet viņš tur tomēr tā. Es saku, nē, Saša, tas čalīts ir riktīgi labs, un tas ir par Penkevicu. Ja mēs runājam par Veipu un Seičiku, tad protams, es redzu, godīgi būšu atklāts, es redzu viņiem regresu, abiem diviem bišķiņu. Es redzu mīnusus, pie kā mēs strādājam, Renārs Rods, pie kā ar viņiem strādāju, un ir ļoti daudz to mīnusu. Pagaidām arī mēs nespējam to izmantot, un iepriekšējās spēlēs Tukums ļoti labi to centās izmantot, bet nerealizē savus momentus. Es jau Veipam arī pateicu, problēmas, pie kā viņam jāpiestrādā, jo es redzu tos mīnusus, kurus viņam jāuzlabo, jo arī Veips varēja nonākt audā, un arī Veipu es gribēju pie sevis dabūt. Līdz ar to man ir interesanti, man patīk tie spēlētāji, visi tie spēlētāji, man spēlētāji, man viņi mīļi tū spēlētāji, zinu viņi visas mīnusus, visas plusus, un tāpēc man ir prieks, kad Penkevics tik ļoti progresē, un es ceru, ka Robis atgūst to garšu, kas viņam ir bijusi pēc tam traumām, un ka viņš vairāk sāks novērtēt sevi kā stabilu pamatu savu tavu vērtību, ja viņam ir jānovērtē sevi, viņš ir labs spēlētājs. Tad Veipam ir tas solīts jāspēr, un iespējams arī Veipu mēs nākotnē varētu redzēt Latvijas izlasē caur Jelgavu ar labiem rezultātiem, fantastiskiem partneriem iespējams, jā, un Robim to arī novēl. Laikam tev pašam tāds nevisai pierasts uzdevums vēl komandu pēc 4 spēlēm bez panākumiem, vai var to saukt vispār par bedrīti? Es neteikšu, ka pa bedrīti. Es jau teicu, es negribu viņu saukt pa bedrīti. Es nezinu, kad pēdējais kaut kas tāds man ir bijis. Valmērā bija 4 spēles pirms 2 gadiem. Bija, jā? Bez uzvarām, jā. Bez uzvarām? Sezonas beigās, kad bija tur kritums. 23. Kuro? Rudenī. Jā. Tu pārbaudīji? Jā. Jā, jau pārbaudīšu, jo es nevienmēr ar kādiem taisnību. Bet, es neteiktu, ka bedrīt, jo tas bija man ar uzrunu ģērbtuvē, kad galvas augšā čaļi, nav jau tā, ka mēs, kad tās komandas viss būtu mums pārāks. Tā nav. Ja RFS būtu mūs atvazājuši, Riga, Supernovai būtu kaut 5 momenti, un Jelgavai būtu tur 7-8 momenti. Jā, tad es teiktu, ka ir bedrīt. Bet tagad,
Vienkārši nākošo spēlē mēs sasitīsim 3 un iespējams Jelgava neiestīs nevienu. Tāds ir futbols, un tāpēc viņš ir interesants. Citreiz tev salido visu, ko vajag, citreiz tev nelido nekas, un citreiz abiem nelido nekas, un citreiz abiem lido viskas. Šodien varējām nospēlēt labāk, varējām pie pozitīva rezultātu, bet es negribētu teikt, ka bedre, ja mēs ieskaitām 4 spēles, tur bija Riga un RFS. Tās tomēr ir. Labi. Mums ir tagad, principā, ja noņemam tos, kuras spēles es neuzspētu pa galvenām ar Rigu un RFS, tad jā, 2 spēles, 1 nešķirts. Tagad ir svarīgi nākamā spēle Daugavpils, un tad ir Liepājs, kurš būs arī labas spēles un būs ļoti grūtas spēles. Tur labās 2, un pēc tam arī tālāk. Tu nezini, kas uzvarēs. Nav tā, ka Audi favorīts ir. Audi ir favorīts tikai varbūt iespējams kaut kādās atmiņās, jo arī no pagājušā gada sastāvs Audai ir par, es nezinu, cik bija 15 spēlētāji ir projām un 8 tiem 9 pamatsastāv vērtības. Vietā ir nākuši jāpakaļ īrētie un kā no Tukuma, no Daugavpils. 2 man valmierieši. Un tas ir viss. Tāpēc cerējām, mazliet nokavējām, bija šādas problēmas pirms sezonas spēlētāji. Joprojām es gaidu 3 spēlētājs, kur nevar dabūt vīzu. Tāpēc iztiekam ar to, kas ir. Un es domāju, ka ar šo sastāvu, ko mēs jau esam runājuši, esam izspieduši patiesībā maksimumu. Un te šobrīd vienkārši baudam tos augļus, jo atrodams joprojām 3. vietā. Tā kā es par to pilnībā nesatraucos, tas ir arī tāds pašmērķis un par to būs jācīnās, ir skaidrs. No vienas puses, ja mēs gribam, lai spēlētāji progresē un mēs esam teiksim tā, gatavāki transferlogam nākamajam un Eirokausiem jūnijam, tad tagad, piemēram, mēs būtu vinnējuši tagad gan Supernovu, gan šodien Jelgavu, mēs būtu uz 4. vietu jau 11 punktu priekšā. Tad spēlētāji var bišķiņ atslāpt. Tagad būs jācīnās. Tagad būs jākapā, teiksim tā, un jāpacīnās par 3. vietu. Lai progresētu, tas ir labs. Aleksandrs Basovs pēc spēles pret FK Auga. Treneri, tavs komentārs. Labvakar. Paldies mūsu līdzjutējiem par atbalstu. Visu laiku šodien lietus un visi maleči, kas bija stadionā mūsu. 2 dažādi puslaiki. Pirmais puslaiks bija aptuveni līdzīgs. Priekš mani, tur bija daudz kombinācijas. 2 komandas spēlēja un aizsardzību, un gan aizsardzība, gan uzbrukuma. Bet otrā puslaika mēs labi nospēlējām aizsardzību. Un puiši maleči apsveicu ar uzvaru un 3 punkti. Mēs ejam tālāk. Pagājušās spēles runāja par reakciju, kāda bija uz zaudējumu, vai šodien bija arī tādas kārtīgas svinības, tomēr pieveikta pagājušās sezonas top 3 komandu? Pēdējā spēle, priekšpēdējā. Tur runāja par reakciju pēc iepriekšējās spēles, bet kāda bija pēc šīs spēles? Kā es teicu, mēs viesus, varbūt nav ideāli spēlējam, bet kā saimnieki ir punkti un ir mūsu laiks, vai mūsu laukums, mūsu stadions, mūsu pilsētā. Puiši maliči vēl es patikšu. Tu arī jūti tajā motivācijā pirms mājas spēlēm, varbūt, nezinu, acis deg, vai kā tu vari pateikt puišiem? Tā gan principā, un plus, ka mēs varam spēlēt mājas, un ļoti labi spēlēt, un mīnus, ka mēs pagaidām viesus no kāds, nezinu, diskomforts, un pagaidām grūti patikt. Es domāju, ka priekš spēlētājiem tas ir labs, kad patikt challenge, mazliet uzlabot mūsu spēles viesus. Otrajā puslaikā uzreiz sūtīja laukumā Armandu Petersonu. Tas tieši bija ar domu, ka būs uzreiz vairāk jāizsargājas pret šādu augu? Nē, tur bija mikrotrauma Mārcim Pelanam, un es pieņemu lēmumu, ka būs maiņa, būs Armand, būs otrā puslaika spēlēt. Tavs kolēģis Jurgis Kalns sacīja, ka Jelgava ar šādu sastāvu šādiem spēlētājiem var vairāk spēlēt ar bumbu, var vairāk kontrolēt bumbu arī. Tā skaitā tādos mačos kā šodien, kur laikam beigās bija 30% Jelgavai. Vai tu piekrīti šādam variantam? Varbūt varam, ka parādīja, ka es teicu, radītāji visi, mēs varam, bet varbūt ne tā ilgi, kā es gribu, kā treneris, un skaidrs, ka ir kļūdas un vēl vajag strādāt un visi komponenti uzlabot. Jurgis teica, ka liels paldies viņam, bet pagaidām no otrā puslaika, kad mēs spēlējam aizsardzību vairāk kā uzbrukuma. Vai tu jūti, ka ar šiem spēlētājiem to var izdarīt? Vai tu jūti arī, varbūt, ka kāds spēlētājs laukuma vidū vēl vajadzīgs, lai būtu tā bumbas kontrole pārliecinošāka?
Daudz spēles, ja tā paskatīt, jā, mēs ir ļoti tā epizodiski labs futbols, jā, bet ir situācijas, ka ļoti grūti, jā, un vajag ļoti daudz strādāt aizsardzībā, jā, un pēc tam iziet kādu pārēju, jā, un šeit ir jautājums, varbūt mēs neesam varbūt gatavi funkcionāli pagaidām. Ir problēmas, mēs varam spēlēt varbūt stundu apmēram, jā, plus mīnus, un tālāk ir kādas problēmas. Ot šeit vajag visiem domāt un vajag vairāk strādāt. Treniņu procesu. Tagad droši vien grūtāk paliek ar to, ka dabīgie laukumi, vai ne? Tas vēl sarežģīja. Varbūt kā variants, jā, es teicu, ka būs pārējā, jā, un būs varbūt cits futbols, jā, un es domāju, ka pagaidām iet pakāpeniski adaptācija, bet es domāju, ka vajag tikai mazliet laiku. Varbūt divas, varbūt spēles, vienu varbūt. Šodien vārtu gūmus ar čehu sadarbību Ulmans Juzveks arī abi nokrēsoja macis, vai var teikt, ka viņiem tāda, brālība ir izveidojusies arī ārpus laukuma? Jā, viņiem ļoti laba komunikācija, viņi kā brāli, jā, viņi ļoti daudz runāja kopā, dzīvojot, un varbūt tur un teņi process un ģērbtuve. Un mēs ļoti daudz strādājām tādas situācijas, jā, un ļoti daudz izdarīja teņi procesa, un šodien nebija uzreiz, jā, gols, bet kā otrs vilnis, jā, bija ļoti labi momenti, mēs izdarījām, un viņi maleči, visi maleči. Un asociējies vairāk kā tāds gan strikts treneris, arī ārpus laukuma, kā reaģēja, kad viņi atnāca ar blondiem matiem abi divi? Tur bija kāda situācija, ka es sapratu ar Holubekam, viņš iesita golu pret kādu komandu. Jā, un tur bija kāds variants, ka būs gols, tad viņi būs uzreiz frizētāvi, un tur būs cita krasa, matas krasa, un tā viņi izdarīja. Un tas variants, Čehijas variants, un es teicu, labi, labāk ir goli, tas ir ļoti svarīgi. Par šodienas golu arī kādas derības tad bija, vai nezinu? Nezinu, paskatīšu rītdien, varbūt pirmdien. Pašam interesanti ļoti. Pirms otrajiem vārtiem tur kādas 7 spēlētāji sanāca tādā sapulcē. Viņi apspieda kaut kādas iestrādes, vai tā bija improvizācija, ka izplāto tiešo brīvstību? Jā, komanda un spēlētāji ļoti emocionāli un bija ļoti laba pozīcija, jā, un varbūt tur kāda bija sava komunikācija. Viņi viss pareizi izdarīja, parunāja, un mēs esam golu. Ticu, ka ļoti laimīgs arī Māris Pēlēns, kluba prezidents. Cik daudz tev kā trenerim ar viņu ir komunikācija šobrīd? Varbūt kaut ko prasa, vai viņš kaut ko mēģina pateikt, kā viņš tās spēles redz un sajūt? Nē, viņam liels paldies par atbalstu. Jā, ir komunikācija, varbūt ne tā daudz, bet ļoti laba darba komunikācija. Jā, man ir savs darbs, viņam savs darbs, bet tā kopumā mēs esam viena laiva, un viņam liels paldies par atbalstu. Par Kristaru Penkevicu pats viņš teica, ka grib būt izlasē uz maču pret Angliju. Oktobrī arī Jurgis Kalns tikko teica, ka viņš jau gaidīja, ka Kristars būs izlasē šajā gadā, ka viņš to paredz. Kā tu jūti, tomēr arī izlasēs, esi strādājis tik daudz un zini visus spēlētājus, vai Penkevics varētu būt jau mentāli un arī pēc kvalitātēm gatavs izlasē? Jā, viņam ļoti laba motivācija, viņš grib spēlēt par izlasē, un es domāju, ka mentāli viņš gatavs, jā. Cits variants, varbūt vajag mazliet spēlēt ātrāk, vēl varbūt agresīvāk, varbūt tīrāk, jā, epizodiski. Daudz dzeltenas kartiņas, ka daudz ir kartiņas, bet es domāju, ka viņiem būs, labs iespējams, jā, šeit skaidrs, ka ir galvenais treneris, galvenā izlase. Viņš pieņem lēmumu, priekš mani Penkevics, viņš viens no labākajiem spēlētājiem mūsu komandai, jā, un viņam ir motivācija spēlēt par izlasē. Es domāju, ka viņi būs iespējams. Bet kāds jautājums? Vai pareizi saprotu, ka to arī Penkevics saskatīja diezgan ātri, kad viņš vēl spēlēja Tukumā, kad pats vadīja U21 izlasi? Mēs kopā pastrādājām 17 sākumā. Es biju 17 izlasē, mēs spēlējām Baltijas kausu, pēc tam bija kvalifikācija, un mēs principā kopā ļoti ilgas perioda, jā, un visu laiku, kad ir komunikācija, tam izziņās, varbūt es varu viņam pazvanīt, viņš man var pazvanīt, jā, un kad ir momenti izrunāt, priekš mani tas ir
priekš mani tas ir Giertu un laukuma, tas ir labs līderis. Beigās atceries, ka vēl bija maiņa, kad Emenīka nomainīja. Tas bija par to epizodu, kur viņš neskrēja, kad it kā vajadzēja. Tas ir mans lēmums. Un bija maiņa taktiska. Ja, un man mazliet nepatika, ka viņš nospēlēja un spēlēja aizsardzībā. Tam pirmkārt, pēc tam bija pārējais, ja, un es pieņēmu lēmumu, ka vajag pamanīt spēlētāju un iedot citam spēlētājiem laiku. Tagad turnīra tabultošana tas, kas priecēs, kas motivēs, vai ne? Protams, jā. Vēl daudz spēles. Jā, mēs labi nospēlējām, ir 3 punkti un ir mūsu situācija tabula ļoti laba vieta, jā, bet vēl daudz spēles un vajag daudz strādāt.